Nu ko, draugi, esmu atkal atbraucis makšķerēt. Šoreiz mēģināšu izskriet mazās upes. Tagad esmu atbraucis mēģināšu izskriet meža posmu. Tad plānā doties ir uz Aģi un tad zemāk uz Ķīšupī. Tā kā skatīsimies, kas mazajās upēs notiek. Braucot garām, kā paskatījos, ka līmenis ir nokrities. Bet nu neko. Skatīsimies, meklēsim kāds bedrīts. Un ir atnākuši arī kaut kādi sīkumi. Mēģināšu pa viņiem pastāstīt. Tā, kas mums te ir? Jā, ir atnākuši stiprinājumi. Pastīsimies, kā viņi strādā. Magnētiskais stiprinājums attiecīgi, lai varētu pielikt pie automašīnas. Un ir arī iepirkts komplekts ar filtriem. Redzēt. Tā kā ND filtri un CPL polarizācijas filtrs, kurš jau stāv dotie brīdī uz kameras. Skatīsimies, vai tas dos kādus uzlabojumus vai nedos. Tā kā ātri saģērbsimies un dosimies makšķerēt. Nu ko, esam tikuši līdz upei. Jāuzliekas māneklis un tad jau pats intriģējošākais. Pirmais metiens, kā vienmēr copē, ir pats ilgi gaidītākais. Un vienmēr ir cerība, kad pieķersies ilgi gaidītā zivs. Uzliksim akaru, timona kopiju, peldošo un mēģināsim. Ar brillēm mēs viņu redzam ļoti labi. Te tāda bedrīte neliela. Mēģinam sākumā ar šitādu. Tā. Nebija pievilcis bremzi. To nevajag aizvirst. Man nesanāk tā, kad nevar normāli piecirst. Ārā ir mīnus grādi, tāpēc ir jāuzmanās arī pie krastiem. It kā ir apakšā zem kājām zeme, bet viņa ir sasalusi un varbūt slidena. Tāpēc vienmēr pie ūdeņiem ir jābūt maksimāli uzmanīgam. Tur jau seklums sākās. Kā skatāmies šitajā pirmajā bedrē, laikam vai nu nekas nav, vai nu tas, kas te dzīvo, negrib to mūsu mānekli. Jā, polarizējušas brilles ir
Vispār brilles makšķerēšanai ir ļoti noderīga lieta. Ar polarizējošām brillēm mēs redzam to, kas ir zem ūdens. Kaut kādus kokus, akmeņus, kas palīdz izvadīt wobleri pareizi. Palīdz saprast, kas notiek apakšā zem ūdens, kur varētu zivs stāvēt. Pasargā mūsu acis no saules stariem, kas atspīd no ūdens, par ko varbūt daudz neaizdomājās. Redzes atšķirēt ir ļoti vienkārši. Un atgūt pēc tam viņu ir praktiski neiespējami. Tāpēc sargiet sevi, sargiet savas acis. Un, protams, kad ja kaut kur ieķerās māneklis kaut kādā zarā, draujot ārā viņu, var ļoti nepatīkams situācijas sanākt. Tāpat arī zivs. Cīnās ar zivu, pieved pie paša krasta, mēģina viņu paņemt. Un tas woblers vienkārši var, woblers, šūpiņš, vienalga māneklis, var izšaut viņai no mutes diezgan nepatīkami. Nu ko, te nekā nebija, dodamies tālāk. Esam panākuši bišķi tālāk. Arī smuka vieta. Pazīstams stopmans, tev šitā pagrieziena bija. Arī labu taimiņu dabūjis savu laiku. Tā ka vieta diezgan perspektīva. Straumīti. Tāds dziļumiņš nedaudz aiziet seklums gar šito pusi. Principā pēc krastiem var noteikt, kurā pusē ir dziļums, kurā ir seklums. Ja mēs skatāmies, mums ir tāds lēdzens krasts. Tas nozīmē, ka arī dziļums upē nebūs nekāds. Nu, un otrā pusē mēs redzam diezgan tāds stāvs krasts. Attiecīgi, tajā pusē ir dziļumiņš. Tā ka no šīs puses jāmēģina maksimāli piemest tai pusē un izvilkt pa to gropu. Možda kā dzīvs arī piesakās. Bet, copi tāda. Es vismaz pieeju pie copas tāda baudīšana. Nav obligāti jāskrien tā kā trakam pa upu un jāmētā mēlu muti. Pastaigāt, mierīgi izbaudīt procesu. Ja kaut kas pieķerās, tad superīgi. Arī vērts vietā, teiksim, nostāties. Kā varbūt vajadzētu to darīt. Es tā kā pret straumu eju, bet tas laikam labā praksa ir iet pa straumu lejā, jo pārvietojoties pa straumu zemāk. Tu arī redzi to upi, un principā tu stāvi vienā punktā, makšķerē. Tu redzi kaut kur otrā, teiksim, tālākā vietā. Zivs sev parāda, kaut kāds izgājiens. Tad tu potenciāli redzi perspektīvu vietu un vari lēnām kustēties uz viņas pusi un lēnā garā mēģināt apmētāt šo te visu spotu. Jā, ārā ir mīnusi. Bišķiņa riņķi saules ciet. Nav baigi patīkami, bet neko darīt. Jācepē ir. Tā esam panākuši bišķi zemāk. Šitajā riņķi saules cieta. Šitajā te pagriezienā es pagājušreiz norāvu savu pontoniņu dziļo. Kaut kur viņš te ķērājā apakšā. Bet, šitajā pagriezienā ir diezgan smuks dziļums.
Mēģināsim kaut ko no šī te dziļuma izmānīt. Izstāst, kad mums ir kaut kur viņš ieķēries. Kaut kādā kokā vai zarā. Nevar saprast, kas mums tur ir. Nu, mēģināsim atšaut māneklu. Bišķiņ nospriegojam un ir ārā. Bet izskatās, ka tur ir kaut kāds ķērājs. Līdz pašai augšai. Visticamāk, ka tanī ķērājas arī jau pagājušais atstāja savu māneklu. Pagaidām baigais klusums. Mašīnas arī neviens neredzēja. Tā ka iespējams, ka visi vakar te ir noplosījušies un nevienu zivu nav atstājuši. Nu, ko šitā jau krietni smukāk zivtiņa. Nu, kaut kādu trešā metienu sanāca paņemt. Oi. Nu, skaistlīt. Pilnīgi prieks. Tas ir, kā tinās apkārt. Ai. Tas ir pa visām tām necopas reizēm, kas bija. Oi, straumītē. Nāc taču pie manis. Ai, kā griežās. Savie pasaka apkārt. Nu. Ja jūs redzējāt, neredzējāt, vēl vienu aizmauc garām. Smuka zivs. Pilnīgi te kā torpēda aizgāja. Nē, grib viņu padoties. Nu. Skaistulīte.
Tagad mēs viņu atbrīvosim no māneklīšiem. Tur, kas mums te ir? Smuka vietiņa, grīkot galdiņu. Tagad pie viena no viņam apsēdos. Jānomaina ir baterija, jo kaut kādi 30% palikuši. Negribas riskēt, ja gadījumā būs kaut kāda vēl zivs smuka. Pēc tam, lai nenāktos mainīt. Un mēģināšu uzlikt arī, kur ir tas, šito te stiprinājumu. Kāpēc viņš man ir vajadzīgs? Bija nopirkt statīvu tādu kamerai ar vītni pa virsu, lai varētu pieskrūvēt GoPro. Bet izrādās, ka ja tiek izmantots media mods, attiecīgi, kāpēc vajadzēja media modu, lai saslēgtu normāli ar mikrofoniem. Tā kā šādā te aprīkojumā, ja GoPro aprīkots ar šo te modu, tad viņam traucē. Šī te skrūve ir par īsu. Un tāpēc bija nepieciešams kaut kāds papildus stiprinājums, lai tā GoPro kamera varētu normāli pieslēgt. Apstīsimies, kas mums te ir. Tie ātries savienojumi. Tā. Tie mums ir ātrie savienojumi. Tā. Kas mums te ir? Atrad, kur ir savienojums. Mēģināsim viņu uzdabūt virsū. Tā. Nu viss, smuki. Tagad mums atliek tikai montēt virsū. Ar drošības klipšiem viņš ir hop, aizklipsējās. Un principā tagad var pa virsū montēt varēs GoPro kameru. Tātad uzmontējis virsū uz statīva kameru un mēģināsim tad nomainīt filtru, paskatīsimies, ko viņi dod. Vai viņi vispār kaut ko dod mums. Attiecīgi, tagad mums ir CPL filtrs uzlikts, polarizācijas. Mēģināšu noņemt viņu. Attiecīgi, šādi izstās bez filtra. Tagad ir tāds vidēji saulēns, ko mēs mēģināsim uzlikt. Mēģināsim uzlikt ND16 filtru un skatīsimies, kas mainās. Tātad bez filtra un tagad ar filtru. Man liekas, ka smuks, foršs, zils debesis. Mēģināsim uzlikt ND32. Smuku šādi te mazi filtru. Gumijas blīvu, lai nevajadzētu skrūvēt nost to filtru, bet patiešo uz. Jā. Krīmā. Filtru samainīt. Turpināsim copēt. Esam pienākuši vēl pie vienas smukas vietiņas. Un vienmēr ir ieteikums no augšpuses apskatīties uz upi. Jo no tāda rakursa varēs labāk saprast un redzēt, kas darās apakšā zem ūdens. Kur ir kādi sakrituši koki, kaut kāda akmeņa.
Tā kā mēs pastamies no augšpuses uz šo te visu padarīšanu. Un tad kāpjam lejā. Un zinām jau, kur mēs varam mest, kur mēs nevaram mest. Kur mums vajag nopludināt, varbūt mānekli bišķi tālāk. Un tad mēs smuki varam visu potenciālo vietu mēģināt izdaudzīt. Sals ciet riņķīši. Nebija padomājis par šito. Principā, ja sals ciet, tad uz riņķiem var uzsmērēt higienisko lūpu krāsu. Tas palīdz pret aizsaušanu. Nu, un pīteni var bišķiņu apstrādāt ar Johnsons eļļiņu. Tad vispār būs viss ļoti smuki. Nu ko, tur ir zaļais voblers. Tur zaļais voblers ir kokā. Te izstāsta diezgan sakals. Mēģināsim tagad vienkārši aizbrist. Un ar to ķērāju dabūt vobleru ārā. Es ieraudzīju, tur kokā vēl tālumā ir vēl rozīgs viens. Bet tur visticamāk, ka mēs netiksim klāt. Šitā te ir norauts ar fļuriku. Nu, tormentoriņš. Labs oblerīts. Tā, nu ko? Voblera mednieks atkal darbībā. Reku tur augšā. Tur viens voblerīts ir. Ja, ka mēs te atmiņķerējam zem kājām normāli kaut kādu gabalu. No šitās te, tā lai pietiek uzmest uz zara, tad jāmēģina aizķert aiz āķiem. Galvenais šito te iestiprināt, lai viņš neaiziet upē. Nu ko, šīs dienas piedzīvojumi beigušies. Šāpoju lēnām uz mašīnu. 2:03. Jātiek vēl līdz mājām. Tā kā šodien copes beidzu. Īsts kopsavilkums. No rīta paša bija 2 zivs. Tādas smukas, viena kaut kāda 70 laikam centimetri. Viena bišķi mazāk. Tad bija baigais klusums. Sanāca izcelt vienu mānekli. Pateicoties tam, ka veideri ir kājās uzvilkt. Tur bija diezgan sakals un varēja pāriet pāri uz otru pusi mierīgi. Tādu mēģināju vēl vienu mānekli dabūt. Bet
sanāca viņu noraukt vienkārši lejā upē, un tad es noskatījos, kā viņš pa straumu aizpalda tālāk. Kopumā baigi forši, ņemot vērā iepriekšējais 3 cops, kad uz 3 reizēm bija vienā reizē tikai kaut kāds knaps uzsitiens, nevarēja saprast īsti copu vai nav copu, bet kaut kāds kontakts bija. Tad šodien principā sanāca atspēlēties un kaut ko tomēr ir dabūt. Visas zivs, protams, palaist brīvībā, lai aug, lai priecē nakt mūsu copaņas. Un mēs tagad čāpojam līdz mašīnai.